Čau! Nu, atradi? Nē. Man saldinieks vakar, čau. Man saldus puisis vakar neatrada no tur tādu vietu teteli, no turienes zvanīja un tad prasīja ar vārdiem. Nu, jā. Kā tev tad neizpatināt, iet ciemāt? Normāli. Tā, ātrais jautājums, kā beidzās ar puisi? Iedevā pa 8 eiro lētāk. Tas ir pa cik? 70. Šeit nākošais būs lētāk. Es viņam tur arī dzirdēju, ja, tu mesīžus teici. Tā. Labi, ko gribēju prasīt? Jautājums, tu nosalis kafiju kaut kādu tādu? Neesmu nosalis. Nē, bet kafiju tagad gribi uzreiz, jo mums jāiet visādi dēļ atlasīt. Bet ja tu gribi vispirms tādu siltu kafīņu, tad... Nav tāda vēlme, nē. Tiešām negribi? Nē. Jā, jo man ir uztaisīta krūze. Nu, ja tev ir uztaisīta, tad varam aiziet. Man ir uztaisīta krūze man. Tev? Bet tā kā es esmu sautīgs egoists, un tu pats saproti, ka mums ir, ne? Mūsos visos sēž iekšā Ādams. Tad es braucu mājās. Klausies, mūsos sēž iekšā Ādams, vai ne? Ādama dēli. Jā, kā es saku, kritušie visu laiku visiem stāsts, kritušie Ādami, kritušās sievas, atcerieties, ka mēs, jā. Bet nē, nav tik svarīgi, nedažu. Labi, neķēmojies. Tātad, bet man nav katoļu krūzīte. Un pa Mariju es ar tur nerunāju. Tā kā varņi... Ko? Ko nozīmē katoļu krūze? Nu kā, katoļu? Tu filmē visu? Nu kā, es taču esmu slepenais. Tu saproti, es esmu Latvijas labākais blogeris. Blogeris, man jau valoda. Es jau esmu, es jau sāku uztraukties. Zin kā, man taču drīz būs jāiet pasniegt Oskaru un teiks, Andris the best in the world, tur 2024. Man taču jābrauc drīz nodigušo Kaliforniju, būs pakaļ saņemt savu statuju. Un es jau zinu, kā tu vari uzfilmēt ar telefonu kādas īsas momentus, un ja tu gribi. Bet tādas nevajag dokumentāli. Labi, neķēmojies. Neķēmojies tu? Nu, es taču viena poga delītu, un nav problēma. Mark, es šito te, es vakar šitā arī savu saldu šķomu Ivaru sagaidīju, un aizbraucām uz manu stila māju, tepat netālu, kad 5 km tālāk ir man tur, kurš būvēju, visu to izstaigājām, es visu safilmēju. Vēlāk vakarā čoms aizbraucu uz saldu. Es ielieku GoProško, paskatos, 2 video pa 22 minūtēm, skatos, ka es tur ko visu tur pieklājīgi, nerūpīgi, visu tā zolīdi, viņš, es tur tā viss. Un es šodien kanālā ieliku. Es uzvaru, saku, Ivar, ieejam kanālā, apsties vakar, tu esi šis. Kas ko? Es saku, kā man slepenā GoProška visu laiku bija rokā, šis tur vakar apstīšos, bet es saku, Ivar ir zolīdi, ir pieklājīgi, ir viss labi. Un ieliku 22 minūtes, tāpēc, zin kā, ja var es speciāli taisīju, es domāju, mazums, tad tu uztaisīt katoļus, tev šito, to, zin, kāds būtu taži. Man alūksnē čoms ir dzimis, audzis. Jānis ķere. Es tev kādreiz nestāstīju? Stāstīju. Nu, un es te vienu dienu, viņš Vācijā brauc par šoferīti. Viņš teica, es pazinu luterāņu tur kaut kādu mācītāju vecu. Tas nevarēja būt tavs vectēvs, viņš nevarēja būt. Nē, vectēvs bija adventistu mācītājs. Bet kāpēc tu teici luterāņu? Brālis man bija luterāņu. Brālis, miesīgs brālis. Tev ir luterāņu mācītājs? Jā, šobrīd, bet Gulbenē. Nu skaidrs, katrā gadījumā es saku, nu labi. Nu un Jānīts kā nezināja tur jūs un tā, jo viņš pazina tur to veco. Alpe tur tāds bija. Kaut kāds, viņš teica visu laiku sarkanis deguns. Izrādās, viņš teica, nu domājas, ka dzērāja, bet ka viņš dzer, bet viņam slimība vai kas, viņš man tādu stāstīja. Ir tāds onkolīts, bija, ja? Nu nezinu, es jau neatceros. Nu labi, es esmu 69. Jānīts ir kaut kāda 65. 64. gada dzims. Tik sen es neatceros. Nu jā, nu vot, un es šim vakar te ko tu viņš Vācijā sazvanījāmies, un es kaut ko ierunājos, un šis man vienā brīdī, vai es to tavu Marku no Alūksnes, tas šā tad paklausās, es tikai norāvu ķēli, es gribēju dzirdēt, ko viņš teiks, nu, pa tevīm, viņš kaut ko bija skatās, tikai vajadzēja sagaidīt, vai labais vai sliktais to esi, es jau tur redz kā Džeks arī, Alūksni kaut ko, kā tauta cilvēki, šobrīd tur baigis kaut ko tur to, bet vēlāk tik un tā rāķis, jo man ar dažreiz ir, es no kādiem kanāliem esmu atrakstījies kādreiz dzīvē, ja, bet tāpat šā tad tur uznāk dūlums, bišķi jāpalūr, bez pat izkas, bet ko šis runā, un tāpat Jānīts ar tur, alūks, es visu laiku pa tevī, un šis redz, ka iegājis, atradis, un es te ar viņu šā tad paskatu. Tā kā tas tā. Jā, labi.